Sveiki, draugi! Šodien ir 13. februāris un diezgan zīmīgi priekš manis, jo šodien aprit tieši 3 gadi, kopš es tikos ar anesteziologu, parakstīju vienošanos pirms savas 4. operācijas Rīgā. Tas bija 3 gadus atpakaļ, un man bija diezgan lielas veselības problēmas. Un tas arī ir galvenais iemesls, kā es nonācu līdz hipnoterapijas, hipnozes jomai, jo savā dzīvē, augot Latvijā, es īsti nebiju redzējusi ne izklaižu hipnozi uz ielām, ne uz skatuves, ja neskaita harizmātisko draudzi, ja, bet nebiju redzējusi, teiksim, kaut kādas tādas lietas, kas, teiksim, citur Rietumē Eiropā un Amerikā ir diezgan izplatītas. Un, var sakot, man tas nebija tā, ka tas mani vispār interesētu dzīvē. Mani nekad neinteresēja nekas tāds, tāpēc, ka es nezināju. Man, protams, ir bijuši savi stereotipi par visu, jo es uzaugu kristīgajā draudzē un praktiski visu bērnību, visus pusauģu gadus un jauniešu gadus pavadīju draudzē un dievkalpojumos. Man nebija pat vēlēšanās, vēlēšanās man nebija pilnīgi noteikti kaut kur līst ārā no kristietības, skatīties kaut kādas alternatīvas vai vēl kaut kādas citas lietas. Līdz ar to tas man bija, man nebija pat kaut kāds, tas man nebija pat garīguma meklējumu kaut kāds rezultāts. Man vispār nebija nekādu garīguma meklējumu ārpus kristietības. Un arī tad, kad es sāku studēt akadēmisko teoloģiju, teiksim, Latvijas universitātē, tad es biju dabūjusi Erasmus stipendiju braukt uz kādu no Eiropas universitātēm. Un kad es pētīju, skatījos, kādi ir universitāšu piedāvājumi, es redzēju, tur Somijā piedāvā, viņiem tā kā uzsvers ir uz pasaules reliģijām. Man tas absolūti neinteresē. Lēvenē ir kristietība, viss, kas saistās ar kristietību un katoļu teoloģiju. Tā kā es biju iesaistīta harizmātiskajā draudzē, lai gan man katoļu teoloģija nav sveša, es biju domājusi, pasaules reliģijas pilnīgi noteikti nē, es izvēlēšos mazāko ļaunumu, kā es toreiz izdomāju. Tā būs katoļu universitāte, katoļu vide, attiecīgi es studēju kopā ar kursabiedriem, kas bija katoļu māsas reliģiskās un katoļu priesteri. Man liekas, ka nebija pat semināristi mums nebija semināristi, mums bija priesteri. Angliski viņi saucās religious, nezinu, kā latviski pareizi, konsekrētie cilvēki, jā. Tāpēc arī tad, kad es sāku interesēties par hipnoterapiju, man bija interesanti uzzināt, ka katoļu baznīca šo jautājumu ir pētījusi gadu desmitiem ilgi. Un kas ir interesanti, katoļu baznīca ir centralizēta institūcija, mēs tās runājam par lēmumu pieņemšanām un izpildvaru, tad tas viedoklis, kas ir, ko izsaka baznīca augstākajā formā, tas ir Vatikānā, Romas pāvests, tajā laikā inkvizīcija, par ko es minēšu šajā savā prezentācijā vai priekšlasījumā, vai kā to var nosaukt, tad katoļu baznīcas viedoklis ir viegli atrodams, publicējams, tas ir Vatikāna mājaslapā, viss ir izlasāms, līdz ar to, ja jums gribas kaut ko pārbaudīt, ja jums ir aizdomas, ka kaut kas nesakrīt ar to, ko es stāstu un kāda informācija, kas jums ir zināma, jūs to droši varat pārbaudīt, teiksim, Vatikāna mājaslapā, ko es nevaru pateikt, teiksim, par protestantu baznīcām un draudzēm, kas ir savā ziņā ļoti, ļoti decentralizētas, kas ir lielākoties vai nu ir kādās savienībās, apvienībās vai
vai kā, vai nu pašas par sevi, kā mazās draudzītes, ja, kur katram cilvēkam ir viedoklis un katram mācītājam ir tas pareizākais viedoklis. Līdz ar to man ir jāfokusējas manā prezentācijā, es fokusēšos uz Katoļu baznīcu, jo tas arī ir tas, ko es varēju izsekot, ko es varēju izlasīt, ko es varēju pārbaudīt un salīdzināt ar citiem. Es varēšu arī šajā prezentācijā noteikti kaut kur norādīšu lejā izmantotos avotus, baznīcas attieksmē pret hipnozi un tādas lietas, arī definīcijas, ko es tagad minēšu. Es to visu norādīšu apakšā zem šī video. Droši vien savu tēmu es iesākšu ar definīcijām par to, kas ir hipnoze. Visiem interesē, kas ir hipnoze. Es izlasīšu dažas definīcijas un tad bišķiņ pieskaršos apzīmējumam, kas ir hipnoze un problēmām, kas ar to saistās, un tad es ķeršos pie vēstures. Un es izvēlējos, lai man nepavadītu šeit, nezinu, kādas 5-6 stundas stāstot par vēsturi, jo vēsture ir plaša un liela, un es nolēmu saīsināt savu varbūt to informāciju un sākt skatīt, teiksim, šo fenomenu, kas ir hipnoze no 16. gadsimta. Man pašai ir bijis vieglāk izsekot. Ja man būtu kāda universitāte samaksājusi par kādu grandiozu vairāku gadu pētījumu, es varbūt noteikti raktos dziļāk, bet pagaidām šis ir mans personīgais tāds laika veltījums, kas ir jau vismaz kādus 2 gadus tā palēnām es esmu lasījusi kaut ko vēsturē un mēģinājusi apkopot. Līdz ar to man informācija ir viss kaut kur, bet tā kā man ir šeit cits dators līdzi, tad tā informācija, kas man ir mājās, attiecīgi nav, un līdz ar to man nācās viņu kaut kā dabūt kopš tā laika, kad par mani Latvijas Kristīgajā radio tika uztaisīts raidījums par to, ka es nodarbojos nezinu ar ko, ar hipnozi, kas ir ak mans Dievs, tā ir kaut kāda nekristīga lieta, un līdz ar to es domāju, ka es gribētu atbildēt uz šo raidījumu, uz šo lietu un radīt skaidrību tajos cilvēkos, kam patiešām interesē zināt, kādas attiecības ir kristietībai, baznīcai ar hipnozi, kas tas ir aptuveni, un es nedomāju, ka šī informācija, ko es pastāstīšu, būs liederīga tiem, kam ir jau izveidojies savs priekšstats, par visām lietām, kas ir demoniskas, ieskaitot psiholoģiju un psihoterapiju un ārstus kopumā, tad jūs varat laiku netērēt, jo es neplānoju izmainīt kādu pārliecību, es plānoju informēt par to, kas ir hipnoze, kas ir hipnoterapija un tādā garā. Un tad es gribu sākt ar definīcijām. Pirmā definīcija man noteikti būtu tāda, ka Amerikas Psihologa asociācijā, visticamāk. Amerikas Psihologa asociācija ir definējusi vai mēģinājusi definēt hipnozi diezgan sen, jau kādus vismaz 70 gadus atpakaļ, un 2015. gadā tika atjaunināta šī definīcija. Varbūt tā liksies nepārāk sakarīga, bet laika gaitā es domāju, ka mums visiem radīsies lielāka skaidrība. Tātad hipnoze Amerikas Psihologu asociācijā tiek definēta kā procedūra vai stāvoklis, ko izraisa šī procedūra, kurā tiek izmantota suģestija, lai izraisītu izmaiņas sajūtās, uztverē, izziņā, emocijās vai motoriskās uzvedības kontrolē. Izklausās sarežģīti, bet varbūt eju tālāk pie
citām definīcijām, kas varbūt būs skaidrākas, vai Britu medicīnas asociācija definē hipnozi kā īslaicīgu mainītas uzmanības stāvokli, ko var izraisīt cita persona un kurā spontāni vai reaģējot uz verbāliem vai citiem stimuliem var rasties dažādi fenomeni. Šie fenomeni ietver apziņas un atmiņas pārmaiņas, paaugstinātu jutību pret ierosinājumiem, kā arī subjektā izraisītas reakcijas un idejas, kas viņa ierastajā apziņas stāvoklī nav pazīstamas. Tālāk es gribu minēt vēl vienu definīciju, kas ir atrodama apvienotās karalistes Karalisko psihiatru koledžā. Tātad no psihiatru skatu punkta hipnoze ir psiholoģiska metode, kas var palīdzēt mainīt to, kā jūs jūtaties un rīkojaties. Es ielikšu saiti zem video, jūs varēsiet iet un oriģinālu valodā, angļu valodā palasīt. Tātad hipnoze ir psiholoģiska metode, kas var palīdzēt mainīt to, kā jūs jūtaties un rīkojaties. Hipnozes laikā cilvēks tiek ievadīts fokusētas uzmanības stāvoklī. Te ir bišķiņ skaidrāk, kas tas ir un kā vismaz psihiatri Lielbritānijā uz to skatās. Tātad tas ir fokusētas uzmanības stāvoklis, kurā mazinās apkārtējās vides apzināšanās. Šajā stāvoklī cilvēks ir atvērtāks ierosinājumiem jeb aicinājumiem, ko mēs varam saukt par suģestiju, bet tas atkal tāds latviešu valodā nepārāk, varbūt iegājies vārds. Ierosinājumi un aicinājumi ir saprotamāks. Terapeits izsaka ierosinājumus, kas palīdz attālināties no nepalīdzošiem uzskatiem un virzīties uz veselīgākiem, konstruktīvākiem uzskatiem. Piemēram, ja cilvēks kļūdaini uzskata, ka viņš ir slikts cilvēks, teiksim, ja cilvēkam ir kaut kādas pašapsūdzības, domas galvā, varbūt kaut kur dzirdētas, varbūt no bērnības vai draudzē, tas nav retums. Tad hipnozes laikā, saskaņā ar šo skaidrojumu, Anglijas psihiatra skaidrojumu, hipnozes laikā terapeits sniedz ierosinājumus, kas palīdz šo pārliecību aizstāt ar realistiskāku un atbilstošāku uzskatu, ka ar šo cilvēku viss ir kārtībā, un tā tālāk. Tur ir vairāki, kā strādā hipnoterapija un tādā garā. Šīs ir 3 definīcijas, ko es nolasīju, bet principā katrā kaut kādā lielajā valstī, vairāk vai mazāk, bet ir sava definīcija par to, kas ir hipnoze. Un tiek veikti arī pētījumi, teiksim, tajā pašā Lielbritānijā universitātē tiek veikti pētījumi, pat paši jaunākie pētījumi ierosina definēt hipnozi kā fenomenu. Kā fenomenu tas vienkārši ir. Tas nav pat ne stāvoklis, tas nav ne process vai procedūra, ne manipulācija, ne kaut kāds, bet fenomens. Tieši Lielbritānijā arī tas, un arī Austrālijā, tāpēc ļoti līdzīgi ir šie, tā kā jaunākās atziņas par to, kas ir hipnoze. Salīdzinājumam uz visa foda par māģiju un okultismu minēšu tikai dažus gadus, pirms es ķeros pie vēstures un eju tālāk uz 16. gadsimtu. 1955. gadā Lielbritānijas medicīnas asociācija kļuva par pirmo profesionālo asociāciju pasaulē, kas atbalstīja hipnozes izmantošanu medicīnā. 1957. gadā Kanādas medicīnas asociācija atbalstīja hipnozi terapijā. 1958. gadā Kanādas psihologu asociācija atbalstīja hipnozi terapijā. 1959. gadā Amerikas psihologu asociācija atbalstīja hipnozi terapijā. 1960. gadā Amerikas psihiatru asociācija atzina hipnozi par terapeitisku metodi.
Tie ir tikai daži gadi, lai es neizplūstu tiešām šeit uz visu vakaru un visu dienu. Tātad, kāds sakars hipnozē ar kristietību vai kā hipnoze ar kristietību iet kopā vai neiet kopā? Es mācījos hipnoterapiju 2 koledžās Lielbritānijā un savā 2. koledžā es atceros, tā bija klātienes skola, un mēs iesākām pirmo lekciju ar to, ka pasniedzējs, kas ir psiholoģijas doktors Bonmatā, Lielbritānijā, mums pateica, ka redz, pat Bībelē ir sastopama hipnoze, ko lietoja Dievs. Un viņš mums nocitēja 1. Mūzes grāmatas raksturvietu par sievietes radīšanu. Tātad, kā Dievs lika stipram miegam, uzsūtīja ciešu vai stipru miegu cilvēkam, Ādamam, un izņēma no viņa daļu vai pusi vai ribu, kā kuri Bībeles tulkojumi to saka nevis sanākie, bet salīdzinoši ar mūsdienu kaut kādi tulkojumi pirmie nezināja, kā iztulkot šo lietu, ko tad Dievs izņēma un no kā tad radīja sievieti, tad izplatījās tādā ikdienas baznīcas žargonā, var teikt, ka tā ir riba, jā. Un dažos Bībeles tulkojumos ir tā riba, ka viņš izņēma ribu un no ribas uztaisīja sievieti. Pēc tam smalkāk, kad sāka pētīt, kas tad vai tiešām tā ir riba, jā, un kur tā riba trūkst, var teikt. Tad tomēr nāca klājā ar to, ka tā it kā nav riba, bet tā ir, tā ir daļa cilvēka. Un ar to saistīti citi tur stāsti, kas ir senie stāsti, kas figurēja ap to laiku senatnē, par to, ka patiesībā pirmais cilvēks nebija vīriešu dzimtē, bet pirmais cilvēks bija androgīns. Tā kā, ja reiz mēs runājam par to, ka puse cilvēka tika paņemta atdalīta, tad tā puse ir tā sievišķā daļa. Un palika vīrišķā, vīrietis un sieviete attiecīgi. Tātad kopējais cilvēks bija androgīns, un šī ideja arī nav sveša patiesībā senajā jūdaismā. Varbūt tā nav tik populāra, jo populārs ir patriarchāts, vienmēr vajag nošķelt, kur ir melns, kur ir balts, kur ir sieviete, kur vīrietis, bet šī ideja vienkārši minūtā starp citu nav sveša, teiksim, arī jūdaismā pētniekiem un tiem, kas interesējas par seno ebreju vēsturi un Bībeles interpretāciju, rakstu interpretāciju. Bet atgriežoties atpakaļ pie tēmas, tad šis mans pasniedzējs pirmajā nodarbībā pievērs uzmanību tam, ka redz Bībelē, 1. Mūzes grāmatā, pašā radīšanas stāstā ir rakstīts par ciešu miegu. Ja, un ka tā tad Dievs lietoja hipnozi radīšanā. Un tad viņš pasmējās, teica, ka viņš pajokoja. Kad viņš paskatījās uz mani. Es biju norādījusi, ka es esmu teologs savā pieteikuma anketā. Bet kāpēc es to atcerējos un kāpēc es to minu? Tāpēc, ka par to var pasmieties, par to var baņirgāties, par to var uzjautrināties. Patiesībā, ja mēs skatām hipnozi, no grieķu valodas hipnos ir miegs, bet tad, kad es tagad stāstīšu, jūs pamanīsiet, ka hipnoze nav miegs. Pat ne tuvu. Varbūt, ka tas ir tāds neveiksmīgs apzīmējums, un cilvēks, kas ieviesa šo vārdu mūsdienu terapijā, ķirurgs James Breids, vēlāk patiešām nožēloja, ka viņš to nosauca, šo fenomenu viņš nosauca par hipnozi, jo šis nav miegs. Tajā pat laikā šis ir fenomens, ko ārsti vēsturē ir pielietojuši, lai radītu anestēzijas vai atsāpināšanas efektu. Un līdz ar to, ja mēs varam pasmieties par to domu, hipnozi un Dievs un miegs, lai gan Bībelē patiešām ir minēts miegs, taču hipnoze nav miegs, tad, neskatoties uz to, ka tā ir dēvēta par hipnozi, kas ir no grieķu valodas miegs, tur baigais labirints, bet
bet anestēzijas atsāpināšanas efekts, kas arī tika pielietots, ko piemēram James Esdēls, kas bija arī ķirurgs, pielietoja ar cilvēkiem strādājot Indijā, operējot cilvēkus, jo viņam, diemžēl, nebija pieejami līdzekļi ķīmiskai anestēzijai, kad tā tika izgudrota un ieviesta Eiropā, līdz Indijai, diemžēl, nepietika līdzekļu, nebija arī droši vien baigās vēlēšanās šo ķīmisko anestēziju nogādāt, taču James Esdēls strādāja ar pacientiem, kur viņš operēja visāda veida audzējus. Un viņš pielietoja hipnozi, lai cilvēki varētu izturēt operāciju. Dažāda veida operācijas. Pēc tam viņš rakstīja savas atskaites un sūtīja uz Eiropu, lai palasa, ka viņš ir fascinēts, kā tas strādā, ka tas patiešām strādā. Par to es arī pastāstīšu bišķiņu laika gaitā, par to anestēziju. Līdz ar to, ja mēs uztveram to, ka šo stāstu par sievietes radīšanu kā tādu anestēzijas vai vispārējo anestēziju, tad hipnoze nepavisam nav tālu no šī fenomena, ko mēs lasām, ko Dievs pielietoja attiecībā uz pašu pirmo radīto cilvēku. Tas ir tā, lai būtu arī kaut kāda bībele manā prezentācijā minēta, jo tomēr es esmu daudzus gadus pavadījis tieši bībeli studējot. Bet tagad es gribētu pievērsties tad vairāk šai tēmai par kristietību un hipnozi un baznīcu un hipnozi. Man te ir pieraksti visi sādi, bet es laikam gribētu sākt ar 16. gadsimtu un minēt tādu personu, kuram ir dota iesauka, var teikt, Paracels. Nezinu, vai jums tas kaut ko izsaka, man vēl 2 gadus atpakaļ šis vārds pilnīgi neko neizteica. Paracels dzīvoja no 1493. līdz 1541. gadam. Viņa pilnais vārds vai īstais vārds bija Filipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Mūsdienu Šveicē. Šveicieši zina par viņu. Kas tad viņš bija? Viņš bija cilvēks ar, vairākām cepurēm. Ķīmijā viņš ir pazīstams kā viens no mūsdienu alķīmiķiem, var teikt, jo viņš deva ieguldījumu mūsdienu ķīmijas attīstībā. Un lai pavisam vēl vairāk varbūt mazinātu kaut kādas mistiskos, mītiskos vai maģisko domāšanu vai aizspriedumus, es pateikšu, ka pats vārds alķīmija, ko tik ļoti patīk pieminēt sakarā ar okultismu un maģiju un visu, alķīmija vārds nāk no, precīzāk, vārds ķīmija nāk no vārda alķīmija, kur al ir arābu valodā, kur šis termins tika izgudrots, al nozīmē tā kā artikuls vārdam. Līdzīgi kā itāļu, spāņu, angļu valodā ir le, la un ve, ei un artikuli, alķīmija. Tātad viņu var saukt par viduslaiku, ja mūsdienīgāku alķīmiķi, lai gan tie, kas zina to, ka šis termins alķīmija ir cēlies no arābu valodas, teiktu, viņš ir ķīmiķis, Tātad, taču tas nav viņa vienīgais ieguldījums. Kāpēc es minu Paracelsu? Tāpēc, ka pastāstīšu, kāds viņam sakars ar hipnozi. Papildus tam savam ieguldījumam mūsdienu ķīmijā,
Paracels deva ieguldījumu arī mūsdienu farmakoloģijas ideju attīstībā. Var teikt, viņš ir pamatlicējs mūsdienu idejām par farmakoloģiju. Kādā veidā viņš ir tas, kurš teica, ka, lai ārstētu slimības zālēm, ķīmiskajām zālēm, ne tikai zālītēm vai tējiņām vai kam, bet ķīmiskajām zālēm ir iespējams mēģināt pievienot minerālus un metālus attiecīgi kaut kādām konkrētām slimībām. Tātad viņš ir viens no pamatlicējiem mūsdienu ķīmijas medicīnai, zālēm. Ne tikai, viņš ir arī toksikoloģijas tēvs, mūsdienu toksikoloģijas tēvs, var teikt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš teica, viņš arī mācīja, ka saindēšanās ir atkarīga no devas. Mazāka deva var būt dziedinoša, lielāka deva var būt nāvējoša. Ja? Kāpēc es viņu mīnu? Viņš bija ķīmiķis, arī teologs. Mana interese par viņu radās, meklējot viduslaiku teoloģiju, teologu vidū. Ja? Kaut kādu jaunu, interesantu informāciju, ko es nezināju, ko es teoloģijas fakultātē neesmu nekad apguvusi. Tātad Paracels bija ķīmiķis, teologs un ārsts no Šveices. Vēl 16. gadsimta laikā medicīna, teoloģija un astronomija, dabas zinātnes un teoloģija pastāvēja kopā kā viena zinātne. Tas ir tagad ir ļoti viss nodalīts. Teoloģija, tur tas un tās, jā, medicīna tikai tā tradicionālā, kur ir ārsti, kur ir ķīmija, kur ir naži, operācijas un tā, un astronomija ir fizikas apakšnozare, un tas viss ir ļoti smalki tagad nodalīts, taču atcerēsimies, ka vēl 16. gadsimtā šīs jomas pastāvēja kopā. Tātad Paracels, viņš bija teologs, ķīmiķis, ārsts. Viņš uzskatīja, ka starp debesu ķermeņiem, kas ir planētas, zvaigznes, Zemi ieskaitot, un fiziskajiem ķermeņiem. Tas ir visi, kas ir dzīvās būtnes, kas ir virs Zemes, pastāv saistība. Un varbūt jūs varat iztēloties, bet tajā, ko es minēju, ka medicīna, teoloģija, astronomija, filozofija bija viss kopējs, nevis kaut kādas atsevišķas nozares zinātnes. Šajā perspektīvā tas iederas, ja mēs skatām nevis tikai sevi anatomiski, ja mēs skatām savu vietu uz Zemes, tātad Zeme, līdzīgi veidojumi debesīs, kas ir planētas, zvaigznes, kāpēc notiek kaut kāda dzīvības funkcija, saule, dabas parādības, un kā notiek kaut kāda dziedināšana, kā notiek brūču sadzīšana, kā notiek ārstēšana, tas viss bija kopā. Uz šī fona Paracels uzskatīja, un es domāju, ka viņš nebija ne pirmais, un viņš noteikti nebija ne pēdējais, kas tā uzskatīja, ka debesu ķermeņiem, planētām un fiziskajiem ķermeņiem ir savstarpēja miedarbība. Tā kā viņš bija arī ārsts, un viņš galvenokārt nodarbojās ar ārstēšanu, viņš bija, ļoti labs, es domāju, ārsts, jo viņam piedāvāja pasniegt universitātē medicīnu. Viņam bija raksturs, un viņa rakstura dēļ Paracelsu sauca par otro Luteru. Tieši šajā pašā gadsimtā atceramies, ka dzīvoja arī Mārtiņš Luters, kas uztaisīja reformāciju, protestantu reformāciju, sludinot protestantu idejas.
Bet Paracelsu, kāpēc viņu sauca par otro Luteru, tas viņam nepatika patiesībā, bet viņu tā dēvēja, jo viņš principa pēc atteicās pasniegt universitātēs medicīnu. Un kāpēc viņš atteicās? Tāpēc, ka tā laika universitātēs, un mēs runājam par 16. gadsimtu, vēl ar vienu pastāvēja 4 fluīdu teorija, kas ir par asinīm, tas sangvīniķis un holēriķis, melanholiķis un tādā garā, ka tie ir kaut kādi fluīdi, kas tur cilvēkam dod kaut kādus noskaņojumu un ietekmē veselību un tādā garā. Un tā medicīna, kas bija grieķu 16. gadsimtā, ļoti stipri vēl turpināja grieķu kaut kādu antīko medicīnu, tās atziņas, Gālena un Avicena teorijas. Viņa idejas, kā jau droši vien noprotat, bija revolucionāras. Un ne visiem patika, teiksim tā, lielākai daļai nepatika viņa idejas. Plus viņš vēl atteicās mācīt universitātē, un viņš dedzināja medicīnas grāmatas, tās senās Gālena grāmatas. Un tāpēc, ka viņš dedzināja tās grāmatas un prasīja reformēt medicīnu kā tādu vispār, un tas ir 16. gadsimts, tieši tāpēc viņš izpelnījās iesauku otrais Luters. Tas viņam nepatika. Papildus visam tam, ko Paracels ir ieguldījis mūsdienu medicīnā, farmācijā, toksikoloģijā un tā. Un viņa tie uzskati par astronomiju un saistību ar cilvēku ķermeņiem un tādā garā, viņš ir arī zināms kaut kādās aprindās, kas studē varbūt psihoterapijas vēsturi, kā viņš ir pazīstams ar to, ka viņš ir uzsvēris idejas, ka prātam un ķermenim ir savstarpēja ietekme un miedarbība. Viņš ir arī sludinājis, ja mācījis to, ka cilvēka prāts var ietekmēt ķermeni, un cilvēka prātam ir spēja iztēloties, ja iztēles spēja, kas ir terapeitiska. Un noteikti jums daudz labāk zināmais, varbūt psihoanalītiķis arī no Šveices, psihiatrs arī Karls Jungs, bija studējis ļoti rūpīgi Paracelsa idejas un darbus. Un Jungs savā darbā apgalvoja, ka Paracels bija pirmais mūsdienu psihoterapeits. Tas ir interesanti. Jā, ķīmiķis, teologs un ārsts. Viņš atteicās pasniegt universitātēs, ko viņš darīja tā vietā. Jā, tas mūsdienu pirmais psihoterapeits, kā Jungs teica. Tā vietā Paracels staigāja un apkārt un, var teikt, nodarbojās ar dziedināšanu. Mēs to kristīgā terminoloģijā varam nosaukt par dziedināšanu. Viņš nodarbojās ar ārstēšanu, dziedināšanu. Viņš bija tāds kā klejojošais, dziedinošais evaņģelists, tā varētu teikt, jā. Tāpēc, ka viņš bija stingri pieturējies pie savām idejām, ka tas, kas ir iekļauts universitāšu programmā, ir pilnīgi novecojis, visas tās grāmatas pilnīgi nekam neder, vispār ir jāfokusējas uz ķermeņa un prāta miedarbību, un paralēli tam, protams, arī brūču dezinficēšanu un metālu pievienošanu zālēm un tādā garā. Un, diemžēl, viņš bija iedzimis pirms sava laika, tāpēc, ka viņa idejas nepatika universitātēs un, attiecīgi, nepatika kaut kādās vadošajās aprindās, un tāpēc viņš staigāja un vienkārši
nodarbojos ar ārstēšanu Šveicē, Vācijā un tajā apkaimē. Un tagad mēs pārlecam 2 gadsimtus uz priekšu, un tad Wikipēdijas un visādi citi raksti par hipnozi un hipnoterapiju sākas ar šo nākošo personu, ko sauc par Francu Mesmeru. Frants Antons Mesmers. Viņš ir saistīts ar baznīcu arī diezgan tiešā nozīmē. Viņš bija katoļu seminārists, kas studēja seminārā, lai vēlāk tiktu ordinēts par priesteri. Viņš bija jezuītu seminārā studējis, un pēc viņa biogrāfijas spriežot, visvairāk viņu tomēr interesēja, jeb aizrāva ideja par astronomiju. Es nezinu, varbūt noteikti, ja jūs esat studējuši kaut kur kaut kādas lietas, varbūt tie priekšmeti, kas visvairāk, vismaz man no studijām, ir palikuši sirdī, teiksim, ir tādi, kur pasniedzējs var redzēt, ka vienkārši deg par savu jomu. Un tādi nav daudz. Lielākā daļa vienkārši iet un dara savu darbu, bet ir tādi, kas patiešām deg par savu ideju. Un no viņiem var daudz ko mācīties papildus tam, kas ir iekļauts attiecīgi gan skolu, gan arī augstskolu mācību vielas saturā. Un es pieļauju domu, bet tas ir mans personīgais viedoklis, ka tajā jezuītu seminārā studējot, ka profesors vai profesori, kas pasniedza astronomiju Mesmeram, bija aizrautīgi. Tur arī ir daži vārdi, kuri nav svarīgi, bet arī tie ir katoļu priesteri, profesori, kas ir dažādajās jomās zinātnēs, ka viņi prāta aizgrābt vai aizraut ar savu pasniegšanu, ar savu priekšmetu Mesmeru vairāk varbūt nekā, teiksim, dogmatika vai kaut kādas citas studijas. Es tā vienkārši fantazēju par tēmu. Jebkurā gadījumā astronomiju viņam arī pasniedza katoļu profesori. Un tajā laikā astronomijā patiešām nevis dominēja, bet pastāvēja tāds viedoklis, ka planētām, ievērojot, teiksim, paisumu, bēgumu, kā mēnesis ietekmē mēnesis fāzes un kā tas ietekmē ūdeņus, kā tas ietekmē augšanu, kā tas ietekmē, teiksim, kaut kādus dabas procesus un tādā garā, ka ir saistības starp to, nezinu, kaut planētām, Zemi un arī cilvēkiem, kas atrodas virs Zemes un arī dzīvniekiem. Un ka tas ir iespējams kaut kas neredzams, bet iespējams kaut kas šķidrs. Iespējams, ka tas nav kaut kas ciets, bet iespējams, ka kaut kas šķidrs, kaut kādi fluīdi, bet fluīdi ne tikai kā šķidrums, bet kaut kas, kas fluīdi, kam piemīt kaut kāds magnetizējošs savstarpējas pievilkšanās, atgrūšanās spēks. Apmēram tādā garā. Tas tā mēģinu paskaidrot to, kā es mēģinu saprast šo. Un tā tad Mesmers bija aizrāvies ar šo domu. Viņš nekļuva par priesteri. Viņš pēc semināra devās studēt medicīnu. Viņš devās studēt medicīnu uz Vīni, un tajā laikā mēs runājam par 18. gadsimtu. Vīne tika uzskatīta par pasaules tādu centru medicīnas, vispār medicīnas jomas attīstībā. Un tieši šajā vietā, kas ir visbūtiskākā, var teikt, visā pasaulē vissvarīgākā, kur ir visjaunākās idejas par medicīnas attīstību, par ārstēšanu, tieši tur Frants Mesmers arī devās studēt. Un tad tās idejas par
kaut kādiem fluīdiem un magnētismu. Un viens no viņa pasniedzējiem bija priesteris, kuram uzvārds bija Hels. Viņu nepameta Mesmeru. Attiecīgi viņš sāka attīstīt to ideju un beigās uzskatīja, ka lietojot magnētus var noregulēt cilvēkā esošos šķidrumus, tos fluīdus, panākt līdzsvaru, kā rezultātā cilvēks sāk atveseļoties. Ja jūs esat studējuši bioloģiju vai anatomijas pamatus, kādu laiku atpakaļ ir šim apzīmējumam par līdzsvaru ķermenī ir izdomāts termins homeostāze, kas burtiski nozīmē arī tas pats stāvoklis, jeb līdzsvara stāvoklis. Bet 18. gadsimtā Mesmers uzskatīja, ka cilvēkā ir šķidrumi, fluīdi, un patiesībā cilvēkā ir vismaz 3 veidi dažādie fluīdi, un tas tiešām tās nav pasakas, mums ir iekšā fluīdi un šūnas, protams, tajā laikā vēl tik daudz bioloģijā nebija attīstījusies. Bet šīs ir idejas. Bet Mesmers domāja, ka magnēti ir tas instruments, kas kaut kādā veidā palīdz cilvēkiem nostabilizēt tos iekšējos šķidrumus tā, lai pavisam mūsdienīgā valodā runājot, tiktu sasniegta homeostāze, kā rezultātā cilvēks sāk atvesaļoties. Protams, homeostāze tas ir mūsdienu termins, nevis tā laika. Šo nosaukumu Frants Mesmers nodēvēja par magnētismu. Un te ir jūtama mūsu teologa, ķīmiķa un ārsta Paracelsa zināma ideju ietekme uz Mesmeru. Šis īsti nav tas, ko jūs izlasīsiet Wikipēdijā, jo Wikipēdija sākas ar Mesmeru. Bet Mesmers nebija neviens domātājs, un arī Mārtiņš Luters, diemžēl, ja jūs esat ļoti fascinējušies par reformāciju, neviens domātājs vēsturē nav nācis klajā ar pilnīgi jaunu divriteni. Katrs domātājs, katrs reformātors ir dzīvojis savā laikā, savā kontekstā, kur ir bijušas idejas, un bieži vien, kaut kāds skaļākais viedoklis ir tas, ar ko mēs asociējam šo ideju, virzienu un kontekstu, bet tās idejas ir bijušas iekšā, un tiešām līdzīgi arī reformācijā. Tas pats Erasmus no Rotterdamas. Ja jūs palasīsiet viņa darbus, viņam arī ir reformācijas idejas, viņam arī ir idejas, kā reformēt katoļu baznīcu. Taču viņš nebija tik skaļš kā Luters. Viņš bija katolis un viņš palika par katoli. Un arī citi, Tā kā arī šajā gadījumā, Mesmers nav tas, kas pēkšņi vienu dienu pamodās, izdomāja, ir runa par magnētiem, tā tad es nosaukšu to par magnētismu. Viņš ir studējis to katoļu seminārā, viņš to uzzinājis no katoļu priesteriem, katoļu priesteri savukārt ir savā kontekstā kaut kur to apguvuši, kaut kur dzirdējuši. Es pati personīgi varēju izsekot līdz Paracelsam, bet es arī domāju, ka arī Paracels nebija tādā ziņā pavisam unikāls domātājs. Noteikti ir bijuši viņa paši teologi, teoloģijas lektori, mentori, profesori, ārsti, ķīmijas, tie paši alķīmiķi, varbūt kaut kādi, kas bija no ārpus Eiropas, kas viņa idejas ietekmēja, kas viņa ideju to formulēšanu ietekmēja. Un viņš vienkārši ir skaļākais vārds, jo viņš patiešām, dedzināja grāmatas, medicīnas grāmatas, savu laiku kā novecojušās. Un
Tāpēc mēs par viņu zinām, jo viņam bija slikta reputācija. Par Mesmeru mēs arī zinām, jo viņam bija slikta reputācija. Par citiem, kas varbūt šīs idejas ir radījuši, mēs nezinām, jo viņi mazāk izpaudās. Viņi varbūt vairāk klusēja, viņi varbūt šīs metodas pielietoja kaut kur konventos, klosteros, kaut kur tādās vietās, katoļu slimnīcās vai citās vietiņās, baznīcā, kā es tūlīt minēšu. Un mēs par viņiem mazāk zinām. Un paturpinot par Mesmeru, tātad viņš izmācījās par ārstu. Dēļ viņa idejām par magnētismu viņš arī nepārāk bija pieņemts savā tajā vidē, kur viņš bija, kur viņš gribēja ārstēt. Viņš izdomāja, ka viņš sāk savu privātu praksi 18. gadsimtā. Un tā arī viņš darbojās līdzīgi kā Paracels, varētu pat teikt Paracels pēdās. Es saku, es vienkārši pamanīju tādu, kaut kādu tendenci, saistības starp šiem diviem. Un Mesmers staigāja pa to teritoriju, kas ir mūsdienu Vācija, Austrija, un dziedināja slimos, mēs arī tā varam teikt. Tas bija interesanti. Tad viņš lietoja magnētus un savas tās procedūras veica magnētismā. Tad cilvēki dažreiz kratījās, viņiem bija tā kā konvulsijas kaut kādas, vai arī vienkārši sastingumi. Un citreiz vienkārši nekas nenotika, bet cilvēki atvesļojās. Bija gadījumi, kad cilvēki sāka pravietot, vispār runāt kaut kādas nākotnes pareģojumus. Un uz visa šī fona, ko es tagad stāstu, vērotājiem no malas noteikti varētu rasties savs viedoklis par to, kā tas stipri izskatās pēc brīnumiem. Ne tikai pēc brīnumiem, bet pēc kaut kādām, varbūt pat pēc kaut kādiem eksorcismiem. Jebkurā gadījumā tas ir kaut kas, kas atgādina stāstus par brīnumainām dziedināšanām, par ko mēs varam lasīt jaunajā derībā, un ne tikai, arī vecajā. Tātad Mesmers staigāja, dziedināja slimos, un ir viens gadījums, kad Mesmers staigājot iegāja tajā reģionā Vācijā, kas mūsdienās ir Bavārija. Un tuvāk tām ir Regensburgas rajons. Un tur kalpoja katoļu priesteris, kas bija ļoti pazīstams. Ir tādi garīdznieki, kas par kaut ko kļūst ļoti pazīstami, par kuriem raksta, runā, baumo, pie kuriem iet, braukā no citām valstīm un rajoniem un pilsētām. Un tādā garā šo katoļu priesteri saucēja Johans Džozefs Gastners. Viņš darbojās Regensburgas apgabalā. Un tēvs Gastners nodarbojās ar eksorcismiem. Viņam tie eksorcismi bija tādi ekspresīvi arī, tādi teatrāli, ar lielo krucifiksu, ko mēs varbūt varam redzēt šur tur pat kaut kādos TV šovos. Un tāds Mesmers, padzirdot par šo katoļu priesteri, aiziet paskatīties. Tas, ko viņš ierauga un tas, ko viņš secina, ir un Mesmers bija studējis teoloģiju seminārā viņš bija studējis. Viņš secina, ka lieta, ar ko nodarbojas šis katoļu priesteris, nav garīga lieta. Respektīvi, tā nav lieta, kas saistās ar dēmoniem, ar dēmonu izdzīšanu, lai gan tas tiek ietērpts šajā terminoloģijā, bet tas ir magnētisms. Un Mesmers vienkārši atpazīst šo fenomenu, ko viņš pats izmanto
lai ārstētu cilvēkus. Tad Mesmers izdara vienu tādu rīcību. Proti, viņš aiziet līdz Minhenei, un ja es nemaldos, ka tā ir Minhenes zinātņu akadēmija, kaut kā tā saucas, un viņš aiziet un pasaka tiem, kas ir tajā zinātņu akadēmijā un zinātne arī 18. gadsimtā ir tikai sāk nošķirties, medicīna ir tur, teoloģija ir tur, astronomija ir tur, dabas zinātnes un tā. Viņš aiziet un pasaka, tur ir tas katoļu priesteris, kas visiem saka, ka viņš nodarbojas ar ļauno garu izdzīšanu, bet viņš patiesībā nenodarbojas. Viņš patiesībā nodarbojas ar magnētismu, respektīvi, viņš visiem liek ticēt, ka viņš nodarbojas ar garīgām lietām, ka viņš dzen dēmonus ārā, bet viņš nodarbojas ar to pašu, ko es esmu iemācījies tā kā Vīnē, bet saliekot astronomiju un medicīnu kopā. Viņš neoperē garīgajā pasaulē, viņš operē fiziskajā, kas ir ārstēšana, bet viņš to pasniedz citām mērcēm. Un Mesmers arī varēja pierādīt, ka tās dziedināšanas, ko Mesmers veids, kuru rezultātā cilvēki tiek izārstēti, ir tas pats, pilnīgi tas pats, kas ir tajā baznīcā Regensburgā. Un tad Mīnhenes zinātņu akadēmija tālāk nodeva šo informāciju Romas pāvestam Vatikānā. Tā rezultātā Romas pāvests noņēma priesteri tēvu Gastneru no šī amata, aizsūtīja kaut kur uz kaut kādu mazu ciematu prom, lai viņš tā kā nemaldina cilvēkus, ka tā ir dēmonu izdzīšana. Tā Mesmers nobeidza viena priestera karjeru, var teikt. Bet, diemžēl, pašam Mesmeram nācās iedzīvot to pašu attiecībā uz sevi, jo jau 1784. gadā Francijas karaliskā komisija, jo Mesmers bija pārcēlies uz Franciju un gribēja tur, precīzāk veica savu darbošanos Francijā, un, protams, tā kā šīs lietas ir ļoti interesantas, un tāpēc es piekrītu, ka šis ir fenomens, hipnoze ir fenomens, nevis kaut kāds īpašs stāvoklis vai kaut kāda procedūra vai vēl kas cits, Tad Francijā tie vietēji ārsti ļoti arī nedraudzīgi izturējās un skeptiski skatījās uz to, ko tas Mesmers dara. Kā rezultātā viņa metodi sāka pētīt. Un sāka pētīt tā, kā pēta, kad ir jau zināms, ka būs nosodījums. Ziniet, kā tas ir? Tas ir, ka principā rezultāts neinteresē, filozofija neinteresē, interesē, teiksim, tikai magnēti, ko Mesmers bija lietojis. Un savā ziņā es saredzu, teiksim, problēmu arī pašā Mesmerā tajā, kā viņš sāka ar magnētiem, nosauca to par magnētismu. Un tad vismaz ir leģenda. Varbūt, ka tas ir patiesi vai nē, varbūt, ka šis stāsts nav patiesi, bet ir tāda maza leģenda, ka kādā brīdī, kad Mesmeram vajadzēja braukt uz to dziedināšanas sapulci novadīt, vai kā, bet var sakot, tikties ar cilvēkiem, kas bija sapulcējušies, gaidīja viņu kaut kādā vietā, kur viņam vajadzēja savu to terapiju novadīt.
vai seansu, kā viņš sauc to par Mesmera seansiem. Un tad viņš bija aizmirsis magnētus paņemt līdzi, viņam bija tādi gari tādi iegarami magnēti, viņš bija aizmirsis paņemt tos magnētus, un tad viņš nolēma nenokart galvu, nepazaudēt seju, kā saka, jā, un viņš mēģināja kaut ko darīt, jā, ar rokām un tā bez magnētiem. Un tā rezultātā arī cilvēki atvesidojās. Tas Mesmeram lika domāt, runa nav par kaut kādiem magnētiem šeit. Runa nav par kaut kādu objektu, kaut kādu metālisku, magnētisku objektu. Runa vispār ir par magnētismu, kas piemīt dzīvām būtnēm. Un tajā brīdī, kad viņš to secināja, viņš sāka arī domāt, ka viņš ir tas, kuram piemīt kaut kāds īpašs magnētisms. Kaut kāds varbūt kaut kāds, stiprāks magnētisks lādiņš, teiksim tā, ja, viņa ķermenī, kas veic to ārstēšanu, kas līdzsvaro otrā cilvēkā tos fluīdus. Un tad, kad viņš padomāja, ka viņam ir tās īpašās spējas, tad viņš arī, var teikt, sev izraka kapu ar šo domu. Jo Francijas karaliskā komisija, kas sekoja līdzi, kur bija cilvēki, kas visu laiku novēroja, kā viņš tur dara, ko viņš vispār tur dara un tā, beigās pasauca Mesmeru un pateica, tu nevari palikt Francijā, tāpēc, ka mēs esam pārbaudījuši tās metodas, ko tu izmanto. Pirmkārt, nekādi magnēti neveica dziedināšanu. Otrkārt, mēs stipri šaubāmies, ka tev vispār kaut kādas īpašās spējas piemīt ķermenī, jā, ka tu esi kaut kas īpašāks. Un treškārt, paskatoties to, kā tas viss notiek, paklausoties to, kas notiek, komisija nosprieda, ka tas, kas veicina atlapšanu, jeb atveseļošanos, ir vārdi un cilvēku iztēle. Un tas ir 18. gadsimtā. Komisija nosprieda, ka tur nav iesaistīti ne magnēti, ne gāri, ne labie, ne ļaunie gari, ne tur īpašās cilvēka spējas, jā. Analizējot to, kas notika, un dziedināšanas bija patiesas, Karaliskā komisija Francijā lēma, Mesmer, tu esi pārāk daudz iedomājies, jo nekā no tā, ko tu tur savu teoriju uztaisīji, sacepi nav, bet tas, ko mēs redzam, ir tikai vārdi un cilvēku iztēle. Un tā sāka sabrukt Franca Mesmera karjera ar to, ka viņš kaut kādā brīdī iedomājās, ka viņam ir īpašās spējas. Un Mesmers aizgāja, bet Mesmera iesāktais darbs palika. Tas fenomens, ko pēc Mesmera un tie, kas bija kopā ar Mesmeru un bija redzējuši, kā tas darbojās, šis fenomens, ko pājot dažiem gadiem uz priekšu, Džeims Breids nodēvē par hipnozi. Un tad šis te, ko Frants Mesmers aiz sevis atstāja, turpināja saukties par mesmerismu. Ne tik daudz vairs par magnētismu, jo skaidrs bija, ka tie nav magnēti, kas veicina to izārstēšanos vai atveseļošanos,
Bet mesmerismu, jo tas ir kaut kas, ja jūs paskatieties, kāda ir etimoloģija vārdam mesmerisms, jā, tas ir kaut kas fascinējošs, kaut kas, kas aizrauj. Kaut kas, kas aizrauj, kas pirmajā brīdī liekas neizskaidrojams, nesaprotams. Un tas ir viss no mūsu seminārista teologa ārsta Franca Antona Mesmera, kas bija arī ārsts. Ejot tālāk, tātad Francijā šis fenomens vai tāda veida ārstēšana turpinājās, neskatoties to, ka Mesmers tika kancelēts oficiāli. Ja? Un vēl, teiksim, 50 gadus vēlāk, tajā pašā Francijā, tas nozīmē, ka šis fenomens ārstēšanas metode turpināja darboties. Tagad jau Parīzes Zinātņu akadēmija 1837. gadā vēlreiz apstiprināja savulaik tās Francijas karaliskās komisijas 1784. gada lēmumu par Mesmeru, proti, ka magnētiem nepiemīt spēks dziedināt. Nedz arī tādi pārdabiskie spēki ir iesaistīti šajā visā. Un kaut arī šī terapijas forma, jeb magnētisms vai mesmerisms, demonstrē to, ka šī ārstēšana vai atlapšana notiek bez labajiem vai ļaunajiem gariem un vispār bez reliģijas. Ja. Bet pēc tā visa, kā tas izskatījās tajā laikā, un es minēju, ka Mesmera seansos, dziedinošos seansos cilvēki varēja arī sakratīties. Tas stipri atgādina eksorcismus. Tad tas, kā tas izpaudās un rezultāts, ka notika izārstēšana, tas viss izskatījās pēc kaut kā garīga. Izsenis, kāpēc tik daudz reliģijas, kāpēc tik daudz mītu un visādu mītu, leģendu, reliģisko stāstu un ideju, jūs esat aizdomājušies, kāpēc? Kāpēc līdz ar cilvēka radīšanu ir visādas ticības, reliģijas un idejas par to, par garu pasauli? Tāpēc, ka sākumā, pašos pirmsākumos, kamēr cilvēks vai jeb cilvēce neatrod empīriskus pierādījumus kaut kām, tas viss ir bijis garīgs. Jūs papētat vēsturi, jebkas, ko cilvēks nevar izskaidrot, tika piedāvāts kaut kam garīgam. Tas ir ļoti izsakojams fenomens, tas ir ļoti vēsturiski, ļoti interesants fenomens. Pilnīgi jebkādas jaunas lietas, ko nevar nodefinēt uzreiz ir vai nu ļauns, visbiežāk ļauns, vai nu labs, jā. Teiksim, sākot ar to, tad, kad televīzija tika ieviesta, izgudrota, varbūt jūsu vecmāmas atcerās, vecvecāki, taču kristiešiem tika aizliegts, tika sludinātas prediķi. Televīzors ir sātana instruments. Kas tas ir? Vispār elektrība, jā, daži amīši dzīvo bez elektrības, jo tas taču ir kaut kas neizskaidrojums, ļaunais kaut kas, jā. Pilnīgi jebkās. Tagad par hipnozi ir pilnīgi tas pats stāsts. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Šīs dziedināšanas, jo īpaši Mesmera izpildījumā, jā, kuru cilvēks vēl sev piedāvā kaut kādas īpašās spējas, gandrīz kā mesijāniskās. Un ja tas viss patiešām beidzās ar to, ka cilvēki tika izārstēti, jutās labāk, tad tas viss uzreiz
tika ielikts tajā garīgajā kastītē. Un likumsakarīgi, protams, ir, ka baznīcas cilvēki sāka domāt, ka šis viss ir sātana darbs. Tad tas ir, ko jūs vēl gribējāt? Jēzus darbs? Nē, Jēzus darbs tikai draudzēs, vai ne? Notiek. Vai ne? Mēs esam jau salikuši kastītes un robežas, kur mēs atļaujam Jēzum darboties, kur mēs neatļaujam Jēzum darboties, tur ir sātana darbs. Bet konkrēti baznīcai bija, un es šeit runāju par katoļu baznīcu, jo tālāk mana prezentācija fokusējas vai sašaurinās uz katoļu baznīcu. Konkrēti katoļu baznīcai bija arī jārisina ētiskas un morālas dabas problēmas ar to, ka šie magnetizētāji, jeb dziedinātāji bija lielākoties vīrieši, bet pacientes bija pārsvarā sievietes. Un tur attiecīgi ir runa, protams, par kaut kādām robežām. Kur ir tās robežas terapeita, klienta, pacienta, ārsta un tādā garā. Tas ir tās vēl kas bija baznīcas dienas kārtībā. Tātad ik pa laikam kādi 18. un 19. gadsimta katoļu autori rakstīja savus traktātus pret šo fenomenu, jeb ārstēšanas metodi, magnētismu vai mesmerismu. Vai tas apturēja cilvēkus meklēt palīdzību, kā jums šķiet, un dziedināšanu? Var 3 reiz minēt. Un iemesls tam ļoti vienkārši. Analoģiski runājot, tāpēc vēl ar vienu plaukst un zēļ, teiksim, harizmātiskās kustības ar vienu no pamata mācībām, ka zīmes un brīnumi ticīgajiem ies līdzi. Šajā pat kontekstā tiek noturēti dziedināšanas dievkalpojumi, un daži cilvēki, ne lielākā daļa, diemžēl, es esmu uzaugusi šajā kustībā. Atceros arī, kad tagadējais Saeimas deputāts Mārcis Jencītis manā draudzē piedāvāja, organizēja dziedināšanas dievkalpojumu. Es biju vienreiz vai 2 reizes, vienreiz par viņu tulkoju, bet īsti labi uz krievu valodu man nesanāca tulkot. Var sakot, zīmes brīnumi, vīzijas, pravietojumi, dziedināšanas. Harizmātiskā draudze, harizmātiskā kustība, cilvēki iet uz turieni, arī tie, kuriem ir, teiksim, vēzis pēdējā stadijā, par to es varētu vēl atsevišķi stāstīt, kā cilvēki izmisumā meklē jebkādu palīdzību, ja? Un, ja ir pieprasījums, ir piedāvājums. Tātad, un arī tajā kontekstā, neskatoties uz Franču revolūciju, un mēs runājam tagad par to Franciju, tāpēc, ka mesmeram tur bija pēdējā tā vieta, atrašanās vieta, kur tas mesmerisms izgāja tautās, arī pēc Franču revolūcijas. Un Franču revolūcijai bija nolūks sekularizācija. Mesmerisms tāpatās turpināja darboties, attīstīties un nenorima. Un tas viss attiecīgi, jeb tā saucamā magnētisma ietekme un veiksme, privāta prakses tāda veida lika Romas katoļu baznīcai nopietni sākt pētīt šo fenomenu. Un šī fenomena attiecības, jeb saistību ar reliģiju un baznīcu konkrēti. Un tāpēc kopš aptuveni 1830. gada Vatikānā magnētisma vai pavisam mūsdienu terminoloģijā runājot, hipnozes jautājums bija iekļauts dienas kārtībā. Tie ir gandrīz 200 gadi atpakaļ.
1830. gads, jau 1847. gadā, dēļ tā, ka jautājumi uz Vatikānu nāca no visādiem katoļu reģioniem Eiropā. Tātad šajā 47. gadā no Vatikāna tika izsūtīti 8 dokumenti, vismaz par kuriem mēs zinām, no arhīviem Vatikānā, vismaz 8 dokumenti, kuros kardināli atbildēja par kaut kādām lietām, jautājumiem, kas saistīti ar hipnozi. Un no dokumentiem, kas aizliedza kaut kādas lietas, līdz dokumentiem par to, ka fizisks vai ārstēšanas instruments vai tehnika, magnētisms ētiskos nolūkos tiek atļauts terapijā. Gandrīz 200 gadus atpakaļ. Un šajos dokumentos arī bija, protams, tādi, kas aizliedza kaut kādu praksi, balstoties uz neētiskajiem, herētiskiem nolūkiem, kas ir praktizētājiem, vai krāpšanas nolūkiem. Un tad tajos gadījumos tika aizliegts šis fenomens. Kad katoļu baznīcai vienā brīdī, inkvizīcijai konkrēti, tika nosūtīts konkrēts gadījums, kas likās ārprātīgs un kas saistījās ar somnabulismu stāvokli, jeb tādu staigāšanu mēnessardzībā vai staigāšana sapnī vai kaut kā tā, vai kaut kas līdzīgs, tad inkvizīcija atbildēja, ka šais konkrētais gadījums, šāda veida magnētisms nav atļauts. Un tad vairākus gadus baznīca balansēja starp kādos gadījumos mēs atļaujam, kādos gadījumos mēs aizliedzam. Un pāvesti, kā arī inkvizīcijas teologi, izvairījās uzmanību demonizēt šo fenomenu. Un cik viegli ir arī mūsdienās, paskatoties kādiem baptistiem vai harizmātiem vai brīvbaznīcu piederīgajiem ar minimālām vai vispār nekādām zināšanām par hipnozi, par hipnozes vēsturi, vispār par ārstēšanu, par terapiju, par teoloģiju, par vēl kaut kādām lietām uzreiz demonizēt un pasludināt kaut ko par okultām lietām. Vai nav interesanti? Salīdzinot ar vēsturisko baznīcu, katoļu baznīcās, šis jautājums bija dienas kārtībā daudzus gadus. Un pāvesti un teologi izvairījās demonizēt. Kāpēc? Man ir personīgs viedoklis par šo. Jūs varat neņemt to vērā. Par šo es esmu domājusi tiešām apmēram 2 gadus. Un mans personīgais viedoklis ir tāds, ka Mesmers, katolis savu laiku, Paracels arī, starp citu, Paracelsa grāmatas ir arī ar Bībeles citātiem. Un vispār ļoti interesanti, jebkuru šo domātāju darbi ir pilni ar Bībeles citātiem, kā viņi interpretē Bībeli, kā viņi ir teologi. Es runāju par cilvēkiem, kas ir teologi, kas ir bijuši arī ārsti reizes šajās lietās. Un es domāju, ka Mesmers, kā katolis, kas ir izmācījies seminārā, nevis 1 gada Bībeles skolā, neklātienē. Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka Mesmers savulaik norādīja tajā Minhenes Zinātņu akadēmijai, kas beigās arī sakontaktējās ar Vatikānu, ar pāvestu, priestera Gasnera gadījumā, ka ir eksorcismi, kas izskatās pēc garīgām lietām, izskatās pēc dēmonu izdīšanas, bet patiesībā tās ir fiziskas izpausmes, Mesmera vārdiem runājot magnētiskas, jeb mūsdienu valodā runājot psihosomātiskas, teiksim, izpausmes. Un
arī taču Marka evaņģēlijā rakstīts, un noteikti Katoļu baznīca to ir labi zinājusi, ka Marka 9. nodaļā rakstīts, ka tad, kad mācekļi Jēzum pateica, te viens ir, kas dara brīnumus tavā vārdā, bet viņš nav no mūsu grupas. Ja? Aizliedz viņam, pasaki, ko tu te vispār dari? Tad Jēzus teica tos vienu no slavenajiem saviem teicieniem, kas nav pret mums, ir ar mums. Ja? Kas nav pret mums, ir ar mums, teica Jēzus. Darētu padomāt par šiem vārdiem visiem tiem, kas kaut kādas lietas, kuras nevar paši izskaidrot vai nav iedziļinājušies, sauc par demoniskām. Kā jums šie Jēzus vārdi? Man šie Jēzus vārdi patīk personīgi. Un tad Katoļu baznīcā, es domāju, bija spiediens dot kādu konkrētu atbildi, un tas spiediens pastiprinājās, kad no Francijas un franciski runājošām zemēm sāka nākt vēstules un ziņas, ka protestanti pieprasa aizstāvēt baznīcas brīnumus no to dabiskā, no to paralēlēm, kas ir dabiskā dziedināšana vai dabiskā ārstēšana vai skaidrojums par to, ka tas ir kaut kas dabisks. Uzmanību no Katoļu zemēm, franciski runājošām, sāka nākt ziņas uz Vatikānu par to, ka protestanti grib aizstāvēt brīnumus, kas ir tikai baznīcas. Tas ir Jēzu pasaki viņam, lai viņš pārstāj, tāpēc, ka viņš nav ar mūsu grupu. Un tām ārstēšanām vai terapijām vai to atvesiļošanos, kas notika ārpus baznīcas sienām, kur nesitā ar krucifiksu un nedzina dēmonus. Un man, godīgi sakot, man pats jautrākais šajā visā liekas, ka piedodiet, ka tie ir protestanti, kas grib nošķērēt kā Jēzus mācekļi. Jēzu aizliedz viņiem. Bet nes kāpēc, tad tas satrauc arī katoļus un katoļu garīdzniekus, un viņi prasa Vatikānam, taču pāvests, inkvizīcija, taču dodiet kādu atbildi, kādu skaidrību par to, ko mums tur darīt. Mums ir brīnumi baznīcā, brīnumi ārpus baznīcas. Ko mums darīt? Jā? Kā mums mierināt tautu par to, kas notiek? Tie, kas vērsās Vatikānā, daži bija jezuīti, un daži bija no citiem katoļu zeņu apgabaliem un citiem ordeņiem. Viens, piemēram, bija tāds Giovanni Perone no Collegio Romano, kas nezināja, ko īsti iesākt ar demonologiem. Kas mēģināja saskatīt kaut ko demonisku tajā visā. Kāds cits atkal kanons no Brūžas pilsētas Beļģijā jautāja inkvizīcijai. Tas bija, viņa vēstule ir datēta 1840. gada jūnijā. Viņš jautāja, vai viņa baznīcas locekļi drīkst piedalīties šajos magnētiskajos pasākumos, jeb dziedināšanās. Var sakot, iedomājieties, Vatikānā nāk gadiem jautājumi, ko darīt? Pasakiet taču baznīcu, pasakiet, kā ir, ko mums atbildēt protestantiem, ko mums atbildēt cilvēkiem, vai vispār mūsu cilvēki vai vispār katoļi drīkst iet un saņemt ārstēšanu pie šiem magnētistiem, mesmeristiem, jā, kā mums rīkoties, kas tas vispār ir, jā, baznīca, saki savu vārdu. Pēc pirmo dokumentu
iznākšanas no Vatikāna, kā es minēju, tie 8 bija, kas bija ad hoc reāli, kas nebija globāls viedoklis, bet vienkārši atbildes uz jautājumiem vai problēmu risinājumi tādi. Tad ir ziņas par to, ka daži katoļu ārsti, piemēram, pāris ārsti, kas bija lietojuši magnētisma tehnikas, rakstiski apliecināja saviem vietējiem inkvizitoriem, ka viņi nelietos magnētismu dziedināšanu gadījumā, ja tā nav atļauta. Viņi bija godīgi, viņi arī gaidīja atbildi no baznīcas, kā tad ir. Viņi lietoja hipnozi, un tad viņi nebija pārliecināti, drīkst, nedrīkst vispār. Tāpēc viņi tā arī rakstīja savam vietējiem inkvizitoram. Mēs esam gatavi pārtraukt, ja baznīca pateiks, ka tas ir aizliegts. Ir kāds cits, piemēram, franču ārsts, kura vārdu es nezinu, vai es pareizi izrunāju, bet Žulime Pols Bilots, par pirmo neesmu pārliecināta, Pols Bilots, un iespējams, ka Žulime. Viņš nosūta inkvizīcijai pāvesta Gregorija 16. laikā savu garu aprakstu un teoriju par šo visu, mēģinot izskaidrot magnētisma fenomenu, kā potenciāli garīgu un nozaudētu cilvēka vai pat cilvēces spēju komunicēt ar garīgo pasauli. Viņš mēģināja tur tajā visā atrast garīgo potenciālu, nevis garīgumu. Un lai cik tas būtu varbūt neintuitīvi, šis pats ārsts secināja, ka magnētisma izmantošana var tikai palīdzēt saglabāt ne tikai atsevišķa indivīda, bet visas kristīgās ticības garīgumu. Garīgai pasaulei, garīgām izpausmēm, cīņā ar materiālismu un sekulārismu. Viņš tā kā mēģināja to visu pievilkt, ka mēs labāk esam šajā pusē, tāpēc, ka mums pretī ir sekulārā pasaule, sekularizācija, materiālisms, noliegums, ka vispār jebkādas garīgas lietas pastāv. Tas referāts Vatikānā tika pamatīgi pētīts, jāsaka. Iesaistījās gan ārsti, gan fiziķi, un tika ņemti vērā arī pēdējie tā laika atklājumi par nervu sistēmas darbību. Pat kā tajā laikā bija atklāta elektrības fenomens, kas arī tika ņemts vērā no fizikas puses skatoties. Arī atcerējās, protams, par to, ko tad sprieda savu laiku Franču karaliskā komisija attiecībā uz Franci Mesmeru. Tas spēks ir iztēlē un vārdos, nevis magnētos fluīdos vai jaunajos garos. Un ekspertu vidū Vatikānā, kas ir interesanti, viedokļi sadalījās. Nebija vienprātības par to, kā tad īsti šo teoriju uztvert, ko piedāvāja tas ārsts no Francijas Bilots. Attiecīgi, tas, kas vēl vairāk pastiprināja spiedienu uz Vatikānu, bija spiritisma ideju izplatīšanās aptuveni ap 1852. gadu no Eiropas spiritisma idejas, kas sajauca idejas par visādus garīgos skaidrojumus, visādus cilvēka spēju skaidrojumus, pievienojot austrumu reliģiju skaidrojumus, un uz tā visa pievienojot magnētismu, garīgojot to visu, iepakojot to
tādā jaunas reliģijas tādā veidolā, 19. gadsimta vidū, šīs idejas, kas ir spiritisms, sāka izplatīties no Eiropas uz Ameriku un tādā veidā ieguva ļoti daudz cilvēku sekotājus. Tās prakses arī un tā lieta, kāpēc baznīcai beidzot bija jāsniedz viedoklis, ir tāda, ka šis jau bija pasniegts kā jauna reliģija, tas spiritisms, kas sevī visu kaut ko apvienoja. Ieskaitot šo magnētismu fenomenu, jeb hipnotisma fenomenu. Un tad 1856. gadā inkvizīcija izdeva 2 dokumentus. Vienu dokumentu bīskapiem itāļu valodā, un otrs dokuments bija adresēts visai baznīcai. Tas bija uzrakstīts latīņu valodā. Latīņu dokumentu visai baznīcai izsludināja pāvests Pijs 9. Atkal reāli visi šie dokumenti, par kuriem es runāju, konkrēti Vatikāna dokumenti var tikt atrasti Vatikāna mājaslapā un arī arhīvos, kas ir pa lielai daļai publiskot informāciju. Dokumentā pāvests aizliedza ļaunprātīgi izmantot magnētismu ārpus terapeitiska un pētniecības konteksta. Piemēram, tika aizliegts izmantot mirušo dvēseļu izsaukšanai. Vai, ar ko es īsti nezinu, bet es pieļauju domu, ar ko nodarbojas spiritisms. Vai, nezinu, varbūt latviešu valodā ir kāds cits vārds nosauku spiritismam, bet var sakot, izsaukt mirušās dvēseles ar šo fenomenu, ar magnētismu tika aizliegts. Arī viss, kas saistās ar dzīvnieku upurēšanu un kaut kādām dīvainām idejām un pat arī patiesībā magnētisma izmantošana, lai sludinātu, respektīvi, lai to parādītu kā kaut kādas kristīgas dziedināšanas, varbūt ne kristīgas, varbūt doma bija par spiritistu apgalvojumiem, ka viņam arī ir dziedināšanas, respektīvi kopā ar sludināšanu tas tika aizliegts arī, lai nebūtu nekādi riski, tur pārpratumi, un arī nākotnes lietu izzināšanai, pareģošanai. Atceramies, ka tas tajā visā mērcē ietilpst arī galdiņu levitēšanā, griešanā, ar ko tur spiritisti nodarbojās un tādā garā. Tieši tādās lietās magnētisms tika aizliegts, jo to baznīca uzskatīja par ļaunprātīgu šī fenomena izmantošanu. Tajā pat laikā ļoti striktos rāmjos terapijā un pētniecībā tas tika atļauts. Un tālāk, ap šo laiku, patiesībā drusciņ pirms, bija tāds skotu ķirurgs, James Braits, arī ticīgs cilvēks. Ja es nemaldos, viņš nebija katolis, viņš bija protestants. Viņš bija ķirurgs, viņš uzskatāms par mūsdienu hipnozes termina pamatlicēju. Viņš dzīvoja no 1795. gada līdz 1860. gadam. Viņš nodarbojās ar magnētismu savā laikā. Viņš nodarbojās, un viņš arī ļoti interesanti to atklāja, nevis tas, ka viņš meklēja, bet viņš drīzāk gāja paskatīties uz demonstrācijām. Viņš bija ļoti skeptisks, un viņš kā ārsts, kā ķirurgs, pēc tām demonstrācijām bija domājis, kas tas ir, kas tas par fenomenu. Viņš nolēma, ka viena no viņa dzīves misijām būs
šo popularizēt kā ārstēšanas metodi. Un viņš to pārsauca. Viņš sākumā gan raksta, ka viņš nodarbojas ar magnētismu. Viņš sasauca ārstu komisijas, viņš demonstrēja to ne tikai ārstiem, bet arī visiem, kas gribēja, visiem interesantiem. Viņš stāstīja lekcijas par to, un viņš demonstrēja šo fenomenu. Viņš šo nosauca par, lai mazinātu to kaut kādu spirituālisma un garīguma to visu iesaisti, un arī mesmera, tur to mesmerismu, īpašo spēju kaut kādu iesaisti. Viņš mēģināja nogriezt šo fenomenu un tikai tā kā paturēt terapijā. Viņš to nosauca vispirms par neirohipnotismu, jo viņš uzskatīja, ka hipnozes laikā cilvēka nervi nomierinās. Viņa varbūt tā kā gandrīz vai kā aizmieg, jeb atrodas miera stāvoklī. Un vēlāk viņš šo neirohipnotismu saīsināja līdz vārdai hipnoze. Tas ir no grieķu valodas hipnos miegs. Un kā viņš paskaidroja, kas tas ir? Tātad Džeims Breids, nervu hipnotisms vai hipnoze viņa prāt ir fokusētas vai koncentrētas uzmanības stāvoklis, nevis maģisks fluīds. Un vēlāk Breids patiešām nožēloja, ka viņš nosauca to par miegu, par hipnozi, jo tautās tas aizgāja tā kā miegs, tur tas, bet patiesībā nevienu brīdi, nevienu dienu pats Džeims Breids neuzskatīja, ka tas ir miegs vai tas ir kaut kāds īpašs miegs vai kaut kas tāds. Nē. Kaut kā varbūt viņš tā neveiksmīgi to nosauca par hipnozi, kas šobrīd ir tāds visādus stereotipus izraisošs termins, kas triggerē visādas asociācijas. Protams, ne bez filmu un visādu karikatūru un nostāstu palīdzības, kur baznīcai ne maza loma tajā visā, baznīcas cilvēkiem. Bet, var sakot, Džeims Breids uzsvēra, ka šis nav miegs, bet ļoti fokusēta uzmanība uz kādu lietu, ko pareizāk būtu dēvēt par monodeismu. Monodeisms arī ir vārds, kas nāk no diviem grieķu vārdiem, tas ir saliktenis, un tas ir no monos un idejas viena ideja. Tātad, pēc būtības, par ko ir runa? Tātad Džeims Breids patiesībā definēja hipnozi kā lietu, ko pareizāk būtu dēvēt par fokusētu uzmanību uz vienu ideju. Tas arī, manuprāt, manā pieredzē, manā apmācībā, tā arī ir. Un tad, tā kā es esmu kādu laiku pavadījusi universitātē, arī strādājot arī ar pētniekiem, es varu droši apgalvot, ka tad, kad es sāku interesēties par hipnozi un lasīt par hipnozi, es uzreiz secināju, ka, piemēram, pētnieki, jebkuras jomas pētnieki universitātē, atrodas sava veida pašhipnozē, jeb fokusēti uz vienu ideju. Līdz pat tādam, ka es esmu redzējusi cilvēkus, pētniekus, tos bijušos kolēģus, kuri ārpus sava darba universitātē, varbūt jums noteikti ir zināmi arī tādi gadījumi, tādi cilvēki ļoti vāji adaptējas dzīvei ārpus savas jomas, jeb ārpasaulē. Tāpēc, ka viņi ir pieraduši, viņus kaut kas ir aizrāvis, kaut kāda ideja, kaut kāda joma. Es varētu arī pateikt, mani arī senie manuskripti savā laikā ir aizrāvuši tā, ka es varēju naktīm sēdēt, skatīties, pētīt manuskriptus. Bet ir cilvēki, kas gadiem strādā pētniecības jomā, aizrāvušies ar vienu ideju, līdz brīdim, ka ir pat grūti saprast, kad ir diena, kad ir nakts,
Tad ir uzvilkts tīrs apģērbs. Es esmu redzējusi profesorus ar apķēpātiem uzvalkiem, kuri ir, manuprāt, tieši tā arī ikdienā ļoti bieži atrodas pašhipnozē, jeb fokusējušies uz vienu ideju. Jebkurā profesijā arī var nosaukt. Paturpinot tālāk uz mūsdienām, es domāju, ka cilvēki kinoteātrī, tie, kuriem ir spēja iztēloties un iejusties, ir fokusēti arī uz vienu ideju. Tātad arī atrodas sava veida pašhipnozē, jeb hipnotiskajā stāvoklī. Un tur nav nekādas maģijas. Braucot mašīnā, cilvēks pie stūres pēc darba, pēc vairākām stundām nostrādātām, varbūt, ja darbs bijis intensīvs vai stresains, ja, cilvēks ir fokusējies tikai uz vienu lietu, un tas ir tikt uz mājām. Man ir bijis, ka es braucu no darba, kas ir, piemēram, beidzies vēlā maiņa, es braucu un es atbraucu mājās, un es neatceros, kā es nokļuvu mājās. Un tad es sāku domāt, panikot, vai es braucu pie sarkanās gaismas varbūt kaut kur, es taču neatceros, es pat luksaforus neatceros. Varbūt tie, kas no jums vada mašīnu un braukā uz darbu, jums šī situācija varbūt ir saprotama. Tā arī ir fokusēšanās uz vienu ideju. Ja, un tas ir dabīgs. Tas ir pilnīgi dabīgs stāvoklis, fenomens. To var pētīt universitātēs, to var saukt par mesmerismu, magnetismu, par demonismu, demonizēt, jā. Tas ir kaut kas, kas cilvēkam piemīt resursu veidā. Es uzskatu, ka tas ir cilvēka resurs. Un ja tas cilvēka resurs varbūt mazāk vai vairāk attīstīts, hipnoterapijā mēs runājam par to, ka tās arī ir iemaņas, ko cilvēks, kas varbūt saka, man hipnoze nepalīdzēs vai kā, var attīstīt kā iemaņas, kā jebkuru iemaņu, kā iemaņu rakstīt ar pildspalvu vai, nezinu, vēl kaut ko, jā, šņurēt zābakus un tādā garā. Un arī, piemēram, lai kaut kā šo domu kaut kādā veidā pamatotu, atbalstītu par to pašhipnozi, ko es tikko minēju, par braukšanu mājās, mašīnā vai kinoteātri vai pētniecību universitātē, un tur tiešām ir vairākas lietas, ko var salīdzināt tādā veidā ikdienā. Stanfordas profesors, piemēram, psihiatrs 2. paaudzē Deivids Spīgels, viņš uzskata, ka katra hipnoze ir pašhipnoze. Un tas ir interesanti. Terapijā mēs to saucam par spēju, ko var attīstīt. Un arī, lai kā būtu definīcijas par to, ka tā ir procedūra vai stāvoklis vai kas, suģestējamība un suģestējamības līmeņi un dažādās spējas, tas ir kaut kas, ko terapijā var attīstīt. Cilvēks, kas meklē palīdzību. Gribu nobeigt ar Katoļu baznīcu, atgriežos atpakaļ pie Vatikāna. 1958. gadā pāvests Pijs 12. bija uzstājies 700 ginekologu konferencē. Tā bija starptautiska konference ginekoloģijas jomā. Šajā konferencē pāvests Pijs 12. uzstājās ar dokumentu, kurā tika atļauti vairāki psiholoģiski līdzekļi dzemdībās, dzemdību sāpju mazināšanā. Ļoti daudz tur tiek spriests par psiholoģiskiem līdzekļiem, ļoti daudz tiek spriests par tajā laikā ļoti populāru metodi psihoprofilaksi dzemdību sāpju mazināšanā. Arī tiek spriests tas, ka metode tika izveidota Krievijā, formulēta, un tā laika Krievijā tur bija materiālisms un tādā garā, kas nebija visai draudzīgā ideoloģija, filozofija kristietībai un katoļu baznīcai.
Un, var sakot, tas viss tur tiek spriests tajā dokumentā, ko pāvests prezentēja. Paralēli tam arī pāvests min hipnozi. Un kopumā šis dokuments paziņo baznīcas atvērtību metodēm, kas balstās uz psiholoģiju un veicina prāta un ķermeņa miedarbību, sāpju mazināšanā. Konkrēti tajā ginekologu konferencē šīs lietas attiecas uz sievietēm dzemdībās, kas piedzīvo sāpes un kas ar metodēm, tostarp psihoprofilaksi un hipnozi, var šīs sāpes samazināt. Nevis ar kaut kādu ārēju maģisku spēku, bet ar sava prāta noskaņojumu. Respektīvi, runa ir par psihosomātiku. Tajā pašā gadā, 1956. pāvests Pijs 12. uzstājās arī 9. Nacionālajā anesteziologu kongresā Itālijā, kurā bija pacelts jautājums par hipnozi, ētiku, ticību, anestēziju, sāpju mazināšanu un tādām lietām. Un tāpat kā ķīmiska anestēzija, hipnoze arī tika pieļauta medicīnas jomā. Un tie bija anesteziologi tajā konferencē. Šis dokuments tika publicēts 1957. gadā un arī ir pieejams Vatikāna mājaslapā. Iespējams, ka itāļu vai franču valodā, es tagad neatceros, angļu valodā, diemžēl, tie dokumenti nav pieejami, bet ar mūsdienu instrumentiem, līdzekļiem, mākslīgo intelektu visu var iztulkot un dabūt gatavu. Tas ir mans pārskats par katoļu baznīcu, par kristietību un hipnozi. Vēsturiskā griezumā šajā jautājumā tiešām ir ļoti daudz ko teikt. Tad, kad James Breits sāka demonstrēt hipnozi kā fenomenu, aizstāvēt to ārstniecībā, ziniet, kas viņam bija? Pirmais bija, ka viens mācītājs uzrakstīja par viņu traktātu, ka viņš nodarbojas ar sataniskām metodēm. Un James Breits to ņēma pie sirds. Viņš paņēma, nopublicēja avīzē atbildi šim mācītājam par to, ka atspēkojot tos punktus par to, ka viņš ir kaut kā nepatiesi apvainots no tā, ka tas mācītājs līdz galam nesaprot vispār, par ko ir runa. Šis fenomens, hipnoze, hipnoterapija, ka es ceru, ka ar šo savu video es vismaz kaut kā daļēji ieskicēju kaut kādas vēsturiskos posmus, personas, kas ir gan baznīcā, ārpus baznīcas, man gan visas personas, ko es pieminēju, vārdos, uzvārdos ir bijuši ticīgi cilvēki, lielākā daļa no viņiem bija katoļi, lielākā daļa no viņiem bija teologi. Un arī James Breits savā, protams, atbildē, un viņš pēc tam uzrakstīja grāmatu par hipnozi, un tā vienīgā grāmata, kuru viņš uzrakstīja, tā viņa pirmā grāmata bija reakcija tieši uz to, ka mācītājs viņu apvainoja kaut kādu satanisku līdzekļu popularizēšanā. Un tā bija pirmā grāmata, kas ķirurgam, ārstam medicīnas jomā lika viņam uzrakstīt grāmatu par to, aizstāvot hipnozi kā terapiju. Es to grāmatu biju sākusi lasīt, bet es godīgi sakot neatceros, bet es atceros vienu, ka katram no šiem cilvēkiem, kurus es minēju, ieskaitot Jamesu Breidu, grāmatā arī ir Bībeles citāti iekļauti. Šie nav cilvēki, kas kaut kur nodarbojās ar maģiju, kaut kādos padibeņos, kaut kādos kultos, kaut kādās vietās. Šie ir cilvēki, kas ir bijuši, izauguši baznīcās, studējuši teoloģiju, auguši kristīgās ģimenēs, darbojušies saskaņā ar ētikas principiem un savā laikā mēģinājuši nodefinēt, kas šis ir par fenomenu. Ja jūs salīdzināsiet manas
pieminētās hipnozes definīcijas. Šī video sākumā jūs redzēsiet, ka līdz galam vēl līdz pat šai dienai nav vienas vienotas definīcijas, lai medicīnas pasaulē, psiholoģijas un psihiatrijas jomā arī vienotos par to, kas tad ir hipnoze. Hipnoze ir fenomens, ko pēta universitātēs, ko izmanto terapijā, medicīnā, ko izmanto arī izklaides nolūkos. Mums tas ir svešs Latvijā, bet aizbrauciet uz Angliju. Tur ir visādas interesantas lietas, kas tiek domāt, ka rietumu valstīs hipnoze kā fenomens ir normalizēta, nevis tikai saistās ar Kašpirovski un vēl tur viens bija kaut kāds Padomju Savienībā. Un starp citu Kašpirovskis vēl līdz šai pat dienai uzskata, ka viņam piemīt īpašās spējas. Viņš kapitalizē uz to. Es domāju, ka tur arī Padomju Savienības televīzija bija ieinteresēta, lai aizvietotu ticību, reliģiju ar kaut kādām dīvainām pārdabiskām spējām, un Kašpirovskis tiešām, vai viņš no aiz naivuma vai kā, vai viņš iet to nesmera pašapmāna ceļu, ka tas ir kaut kas ir īpašās spējas cilvēkam. Varbūt, ka viņam ideoloģija lika to iedomāties. Neviens hipnoterapijā strādājošs cilvēks, neviens hipnotizētais pasaulē, vai tas būtu kaut kāds izklaides hipnozes jomā vai kā, neuzskata, ka tās ir īpašās spējas. Vispār neviens neuzskata, ka tās ir kaut kādas garīgās lietas. Tās ir lietas, par kurām var lasīt psihoterapijas, psihiatrijas, grāmatās, pētījumos, zinātniskās publikācijās. Paldies par to, ka klausījāties. Šis ir mans pārskats par hipnozi, kristietību, baznīcu. Lai jums ir labs vakars un laba veselība. Čau, čau!